Dažādu individuālo nodarbību veidu vidū laikam tā centrālākā ir 1-pret-1 variantā saruna ar savu ķermeni. Katram meistaram ir savs instruments, ar ko viņš strādā. Kādam mota, kādam mūzika, kādam aromaterapija, kādam kristāla terapija. Mans instruments ir ķermenis, ja precīzāk, jūsu ķermenis. Mans uzdevums ir palīdzēt jums jaunatklāt jūsu ķermeni kā vissuperāko algoritmu, kurā ir paslēptas pirmkārt milzīgas iespējas, bagātības, pašam sevi dziedināt, risināt visdažādākās situācijas savā dzīvē, sākot ar nogurumu un nomāktību līdz uzvilktībai, bezmiegām un tādu trauksmei, nesaskaņām ar partneri vai citiem. Var sakot, bezgalīgi. Arī veselības problēmas, protams. Jo kas tad ir veselības problēmas? Tas ir mūsu vislabākā drauga ķermeņa parādījiens, ko mūsu būtība, mūsu dvēsele, vai kā mēs kurš to saucam, kas tajā mīt, kas to ir radījis sauciens. Jebkuram vecumam, vienīgi es nestrādāju ar maziem bērniem, bet tas, protams, arī ir jāskatās individuāli. Komplekcijai, iepriekšējai sagatavotībai, vīrietis vai sieviete nav vispār nekādas nozīmes, jo mēs katrs esam unikāls un tieši ar to mēs tādā amplitūdā, kāda jums ir nepieciešama konkrētajā brīdī, konkrētajā dzīves situācijā un ar konkrētām vajadzībām. Par visu pārējo ir aprakstīts basām kājām vai zeķītēs, tāpēc, ka pēdas ir kaut kas ļoti īpašs un pēda ir jāelpo un pēda var ļoti daudz palīdzēt visā tajā, ko tā tur. Intensitāte, biežums, ja mēs esam jau tikušies, protams, varbūt viena reize, kurā mēs izrunājām detalizētāk jūsu nepieciešamības, bet ja jūs nākat pirmo reizi un vēlaties uzsākt savu darbu ar savu labāko draugu ķermeni kopā ar mani, tad tam būtu vajadzīgs vairākas reizes, jo kaut arī vienā reizē var iegūt milzīgi daudz atbildes uz jautājumiem, noturīgumam un efektam, protams, ka tā būtu sērija. Pilnīgi pietiek ar reizi nedēļā, vai mēs varam saskaņot regularitāti. Reizi 2 nedēļās. To mēs varam darīt gan klātienē, gan online. Vēl viens atsevišķs individuālo nodarbību veids, kas starp citu radās pie vienas ļoti tādas regulāras klientes, kas nāca vairāk gadu garumā, kura šeit tad atnāca, viņa bija ļoti sportiska, bet vienreiz viņa atnāca tā, viss baiva, es šodien neko nevaru, es esmu pārdurts balons. Mēs viņai veicām tādu speciālu relaksējošu metodi, kurā viņa gulēja un es ar viņu darbojos, ar viņas ķermeni. Viņa teica, kaut kas vienreizējs fantastisks. Tā ir nosaukta kompleksācijas metode. Individuāli mēs varam darīt principā, jebko, ko es zinu, ko es pārzinu. Un tās ir, kādas 20, 30 holistiskās dažādas, dziedināšanas metodes, tā pati aromaterapija, tā pati naturopātija. Mana mīļā tēma ir ķermeņa psihosomātika un dažādi ķermeņa valoda, ja.